Vairs gan nekandidēšot Iveta Grigule. Vēl joprojām nevar uzlūkot autobusu aizmuguri bez domas par viņu. Tiešām nekandidēs, nesot jēgas. Nu, viņai nav. Eiropas parlaments ir viena liela pļāpātava. Viena liela un bezjēdzīga pļāpātava. Pēc statistikas Grigules kundze 5 gadu laikā uzstājusies plenārsēdē 5 reizes, gatavojusi ziņojumus 1 reizi, parakstījusi rezolūciju 2, uzdevusi jautājumu 1, alga 5 gadu laikā ap 500 000 eiro un vēl 267 000 biroja uzturēšanai. Mans kaktus varētu būt efektīvāks Eiropas parlamenta deputāts. Kāds zina, var pieteikt kaktusu Eiropas parlamenta vēlēšanām? Nav jau ko tur runāties. Grigules kundzei jātur rūpe par lielākām lietām. Tas ir 5 bijušās padomju republikas, šobrīd neatkarīgas valsts, Kazahstāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Kirgistāna, Taģikistāna, plus vēl Mongolija, respektīvi 6 valsts, kas teritorijas ziņā. Nu, es domāju, ka ir krietni lielāks par Eiropas Savienību. Un šim darbam es veltu galvenokārt savu laiku. Kamēr kāds tur Briselē dirn, ar to vēl varētu sadzīvot. Arī tepat Latvijā ir daudz dirnētāju. Taču esam uzmanīgi. Grigule, laižoties dejā ar Mamikina kungu, rada arī reālas sekas, diskutablas, maigi izsakoties. Mehmans Huseinovs, Azerbaidžānas blogeris, filmē un rādīja ministru greznos īpašumus, jau 2 gadus atrodas cietumā. Šie jaunie vīrieši uz Azerbaidžānas līdera Alīva pieminekļa uzrakstīja priecīgu vergu dienu un tika notiesāti uz 10 gadiem cietumā. Afgans Muhtarli, Azerbaidžānas opozīcijas žurnālists, tika nolaupīts Gruzijā, pašlaik izcieš cietumsodu Azerbaidžānas cietumā. Un šis vēl nav pilns saraksts ar ieslodzītiem žurnālistiem un blogeriem Azerbaidžānā. Schēma vienkārša. Ja tev nepatīk Alīva režīms, klusē vai sēdēsi cietumā. They were put into prison for their critical articles, for their investigations. And they were investigating the business of the first family, the business of the ministers in Azerbaijan. And they were arrested with fabricated charges. Šogad Eiropas parlaments parakstīja rezolūciju ar aicinājumu nekavējoties atbrīvot politieslodzītos. Ļoti labs priekšlikums, kurš gan varētu to neatbalstīt? Piemēram, Latvijas eirodeputāti Iveta Grigule un Andrejs Mamikins. Es biju pret, tāpēc, ka tā nebija rezolūcija par cilvēku tiesībām, un tā nebija rezolūcija par to, ka cilvēks sēž cietumā. Tā bija rezolūcija par gejiem un lesbietēm. Mēs izlasījām rezolūciju, Mamikinam nav taisnība. No 13 rezolūcijas punktiem ar aicinājumu atbrīvot politieslodzītos, garantēt preses brīvību, izbeigt represijas pret opozīcijas advokātiem, ir tikai 1 punkts, kurā Eiropas parlaments pauž bažas arī par LGBT personu drošību Azerbaidžānā. Pats Mamikins Eiropas parlamentā aktīvi darbojas Azerbaidžānas draugu klubā, apciemo arī prezidentu Alīvu. Un arī Iveta Grigule ciemos pie Alīva. Ar Azerbaidžānu Grigulē jau sena draudzība. Pirms 3 gadiem deputāti nosoda Eiroparlamenta rezolūciju pret Azerbaidžānu saistībā ar konfliktu Kalnu Karabahā. Tā esot kļūda. Kāpēc Iveta Grigule neparakstīja šo rezolūciju, mēs nezinām. Sazvanīt eirodeputāti tā arī neizdevās.